Laipni lūdzam San Francisco. Ir tagad jāiziet imigrācija. Standarta procedūra parasti. Un tad ir, protams, jāmeklē, kur varēs lidostā pārnakšņot. Baigi ilgā nakšņošana nebūs, jo 4:30 taisās lounge vaļā. Tur varēs lounge'ā pabrokastot. Jā, tas ir interesanti. Jā. Sastāstīta briesmu lietas. Ja. Šitā bija visātrākā imigrācijas kontrola, kāda man ir bijusi. Apmēram 20 sekundes. Paskatījās manā pasē, lika ieskatīties kamerā, laipni lūgt valstī. Tā kā mierīgi, easy peasy. Jā, bet tagad ir jāiziet ārā. Kaut kur jānopērk jobanās šķiltavas. Kas man šajā lidostā patīk? Ja? Es atceros, bijis tur pie sienas vesela čupa tāda skaista saksofona. Es ceru, ka es viņus atkal varēšu apskatīt, tad varēšu nobildēt. Bet varbūt arī ne, jo nākamais lidojums man būs domestika, tas bija international zālē. Ja? Tas apmēram tā. Jā, tātad tagad man jāatrod ir kā tikt uz pirmo termināli. Man teica kaut kur te augšā par trepēm. Es saprotu, ka te ir gaisa vilcieniņš. Es ielidoju, te saucās International terminālu. Ja? Šoreiz man vajag domestika. Ja, tātad Terminal 1. Šajā lidostā esmu bijis. Jā, 18. gadā bija man coast to coast trips ar moci. Un tad es no šejienes lidoju mājās. Viss ir diezgan patukšs. Jābrauc vēl augstāk izrādās. Tātad all terminals. Labi, kāpšu augstāk. Diemžēl ir tumšs, ka nevar neko īsti redzēt, pa logu paskatīties, papriecāties pa skatiem, bet, varbūt tās kaut kur būs kaut kas, bet, jā, šobrīd būs kā Misters Novarskis. Jā, un tagad uzraksts ir tāds, ja, this side close board, red line and transfer to garage G, blue line for rental car. Nē, man nevajag rental car, man vajag Terminal 1. Tāpēc būs vien jābrauc lejā un jāmeklē, kā tur tikt. Tā, walk to Terminals 1, 2 and 3. Ok, mēģināšu kaut kādā veidā tikt, droši vien ar kājām jāaiziet. Esmu pieredzis tagad staigāt ar kājām, viss baigi forši, bet jāsaprot norādes. Viss kārtībā, Terminals 1, 2 and 3. Uz muzeju es neiešu, kaut kad varbūt tās... Nē, uz muzeju es neiešu, ne. Tam. Te varam paskatīties kaut kādas ekspozīcijas. No Derbyshire, no Anglijas šitie te darinājumi un kas mums no kurienes šis ir no Stoke-on-Trent, Staffordshire. Stoke-on-Trent, tā ir tā pilsēta, no kurienes, kurā iebraukt ir viegli, bet no kuras izbraukt ir ļoti sarežģīti. Un kas ir no šejienes, šitas no Derbyshire. Jā, tā kā patīkam, ka šādas ekspozīcijas var papētīt, sevišķi, ja ir kaut kā laiks jānosit, tad tas ir viens no veidiem. Tā. Labi, jāiet ir uz termināļiem. Termināla 1 ar kājām. One Roll Sapphire and Emerald members. Jā, labrīt 16. ceļojuma dienā. 16. jūnijas ir agrs rīts.
Šobrīd esmu San Francisco lidostas pirmā terminālī uz izlidošanu uz Sietlu ar Alaska Airlines. Un, jā, pirmo reizi šo kompāniju lidošu. Atsauksmes ir dzirdētas ļoti labas, tā kā es arī ceru, ka tiešām tā būs. Lidmašīna būs... Welcome aboard Group B, as in beautiful. For 73. Atmos Silver members, as well as our guests sitting in premium class, and One World Ruby members. 737, 900, jā. Sēdvietu kapacitāte 152. Ir 95 nobukot un 94 ir iečakojušies. Tātad viens ir no-shows. Tad lidmašīna būs apmēram, kā sanāk, pa 2/3 aizpildīta. Nu, ir pamatos cerības, varbūt dabūt arī vieta pie loga. Kaut gan šobrīd man nav vieta pie loga, man ir Eko. Eko tas ir pa vidu, bet Foxtrot, man liekas, ka nebija aizpildīts, tā kā ir cerība, ka es varēšu pie loga apsēsties. Nu, redzēs, bet, jebkurā gadījumā jātiek līdz Sietlai, un tad diezgan lielā tempā ir jābrauc jātrāp uz Everett, lai paspētu uz nobukoto laiku. Man liekas, uz vieniem man bija nobukots, bet, es domāju, ka paspējuši tur nav problēmas. Kāds 2 stundas aizies ceļam. Ok, esmu tagad iekāpis savā vietā, 1.9 Eko, un tāda sajūta, ka es atkal būšu King of the Castle pa visām 3 vietām. Jā, varam apskatīties, kā šeit ir. Tātad Alaska, teikšu tā, galdiņš ir ļoti kvalitatīvs. Tā, šeit pat ir reku lādētāji. Lādēšanas rozeti, pie tam piemērot man liekas, pilnīgi visām iespējamām kontaktdakšām. Gan Eiropas, gan Britu, gan amerikāņu. Un tepat ir USB. Tā kā pilns komplekss, es vienkārši droši vien. Un pie tam zem katra beņķa tāds ir, ja? Tas ir baigā ekstra. Ko vēl? Tā, te mums ir kaut kāda reklāma bukleti. Maisiņš ir bez logotipa. Te vēl kaut kāds aicinājums ceļot uz Londonu. Un, protams, drošības informācijas kartiņa. Apmēram tā. Viss izskatās stipri svaigs, bet tā kā es redzu, ka neviens man blakus nesēdēs, tad es pilnīgi droši varu atļauties apsēsties pie lodziņa. Un tā man būs daudz ērtāk. Un te var paskatīties, kā izskatās šeit. Daudz cilvēku nāk, kas tuzīm varbūt vēl apsēdīsies, ja tā kā ir jāpagaida, kamēr nav aiztaisīts Siet. Tomēr jāuzskata, ka nebūs, ka kāds var apsēsties. Tātad vieta kājām, te ļoti daudz. Normāli izvērsties. Jā, telefons uzslēgšu. Lidmašīnas režīmā nav pat čakarēties. Jā, iesākumā esmu ļoti patīkami pārsteigts. Ja salīdzinu, piemēram, ar Eiropas lidmašīnām, ar sevišķi ar Ryanair, kur vispār ir pilnīgi žops. Piemēram, nolaižu te galdiņu, jā, principā. Neteikšu, ka būtu baigi daudz vietas laptopam, bet, varētu var. Te redzams spārns, vēl viena lidmašīna. San Francisco kontroltornis ļoti skaisti uztaisīts, tiešām tāds estētisks. Caurmērā pozitīvi.
flight attendants should be seated before takeoff.